Laiks, kad bankas milzu kredītus mājokļu kārotājiem gluži vai pakaļsvieda, nu ir garām. Tomēr sava dzīvesvieta ir nepieciešama ikvienam. Viens variants, protams, ir īrēšana. Tomēr tiem, kas jau nobrieduši savā īpašumā iegūt patstāvīgu mītni, nebūtu nav jānokar deguns. Kā būtu, ja jūs sāktu ar māju? Lai gan māja daudziem var šķist tāls un nerealizējams sapnis, kas rakstāms vismaz ar 5 nullēm, reizēm ir vērts paskatīties ārpus ierastajiem rāmjiem. Nu, piemēram, ko jūs teiktu, ja saņemtu piedāvājumu mēneša laikā tikt pie sava namiņa, šķiroties tikai no 16 000 latu? Protams, tā nav parasta māja, bet gan no egles būvēts, ekoloģiski tīrs mājoklis, kura maksimālā cena ar visu apdari nedaudz pārsniedz 30 000 latu. Šādas mājas jau gadiem būvē pašmāju uzņēmums Superbebris. Pirmais, ko gribu uzsvērt, bez tā, ka viņš ir ekoloģiski tīrs, ir tas, ka mēs esam atstrādājuši cehā tātad visus savus darba procesus līdz tādai optimizācijai gan cenas izteiksmē, gan laika izteiksmē. Līdz ar to mēs šādu tipu māju klientam varam būtībā piedāvāt no nulles līdz dzīvošanai šādā stāvoklī, ar visu virtuvi, ar skapiem, ar santehniku, ar modernu, apkurses sistēmu mēnešu laikā. Kāpēc izdevīgi šādu māju iegādāties tieši tagad, kad valstī valda krīze? Pirmkārt, pateicoties ekonomiskajai situācijai, ir samazinājušās gan būvmateriālu iepirkuma cenas, gan darba spēka izmaksas. Otrs variants, ka mēs praktiski patreiz nedomājam ne par kādu peļņu. Ja? Tas faktiski ir visas pašizmaksas, lai patreizajā līmenī noturētu darbiniekus, noturētu šo ražošanu. Un faktiski tas viss plusējās un gala rezultātā ir cena, ar ko mēs varam jūs iepriecināt. Uzņēmuma pārstāvi gan atzīst, ka tāpat kā daudziem citiem Latvijā, arī Superbebrim neiet viegli. Taču uzņēmums cenšas nepadoties, arvien domājot par jauniem risinājumiem. Šobrīd nopērkot šādu, lētu, labu, kvalitatīvu, var teikt, inovatīvu produktu, jūs faktiski esat ieguldījuši savā nākotnē, šobrīd nopērkot to par salīdzinoši lētu cenu. Ja? Tādējādi mēs visi sildam šo ekonomiku no iekšienes, ja? Cerot, ka nākotnē būs pavērta eksporta tirgu un viss uzlabosies. Primārais tuvākiem 2-3 gadiem mēs ceram tirgu ielausties ar šo mūsu ekonomisko galu. Atgriežoties pie praktiskām lietām, kāds tad ir ceļš līdz koka mājas iegūšanai? Uzņēmums saņem egles dēļus, tomēr, lai varētu sākt ražošanu, tie vispirms jānotur 18 grādu temperatūrā vismaz diennakti. Tad dēļi ceļo uz cehu, kur gaiss tiek pastāvīgi mitrināts un sildīts. Vispirms dēļus nokalibrē, kas nozīmē, ka tiek noevalēts to plaknes. Pēc tam katrs dēlis tiek rūpīgi pārbaudīts un visas nekvalitatīvās daļas, zaru vietas, izaugumi, zilējumi vai puves tiek izzāģētas no tā ārā. Pēc to kvalitātes dēļi tiek sašķiroti 3 klasēs. Vēl tikai jāveic dēļu mitruma pārbaude, lai pielietojot celtniecībā, tie nedeformētos. Dēļi nonāk uz garuma audzēšanas jeb savienošanas konvejeru, kurš to galos iefrēzē zobtapu savienojumu. Tiem savukārt uzklāja līmi, savieno un tad 15 grādu temperatūrā saspiež. Tālāk jau konvejers tos sazāģē standarta garumā. Kad dēļi 12 stundas atpūtušies, tiem tiek noevalētas līmējuma vietas. Lai iegūtu pamatmateriālu, no kā tiek būvētas mājas, dēļiem ar līmi tiek noklāta plakne, un tad ar īpašu presi tie tiek daļēji saspiesti kopā, izveidojot frēzbaļķus. Tos vēl atliek noevalēt, un pamatmateriāls ir gatavs. Tad tie ceļo uz ražošanas ceha daļu, kur pēc firmas konstruktora veidotas tehnoloģiskās programmas veido dažādu garumu, atkarīgs no paredzētā mājas sienas platuma. No tiem veido mājas moduļus, ko saliek konteineros un ved uz paredzēto mājas celtniecības vietu, kur vēlāk, gluži kā no klucīšiem, taps jaunais mājoklis. Piemēram, māja ar 3 guļamistabām sastāv no 7 moduļiem, kurus var ievietot 4 konteineros. Tās ir koka paneļu mājas. Viņas vizuāli tiek veidotas tādā veidā, lai viņas līdzinātos šīm guļbūvēm, bet šī brīža ekonomiskajos apstākļos mēs esam radījuši, tādu jaunu produktu, kas ir, domājam, pieejams patreizajā situācijā arī lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju. Tātad mēs atrodamies patreiz mājā, kas ir 84 kvadrātmetri liela. Būtībā viņš ir analogs 4-stabu dzīvoklim, bet veidot no ekoloģiski tīriem materiāliem ar jaunām tehnoloģijām, kas var būt nemazāk svarīgi. Faktiski tie ir
8% tikai Latvijā izgatavots. Tiem, kas prāto, cik stabila ir šāda koka māja, nav par ko satraukties. Tā tiek celta uz betona pamatiem. Turklāt mājai tiek dota arī 10 gadu garantija, kas, kā zināms, ir krietni ilgāks laiks nekā daudzām daudzdzīvokļu jaunceltnēm. Uzņēmuma pārstāvi sola, ja māja tiek normāli uzturēta, tā nostāvēs 100 un pat vairāk gadu. Liels pluss šādai mājai, ja pēkšņi iedomāsit mainīt dzīvesvietu, piemēram, apmesties ezerkrastā, savu mājokli varēsit viegli paņemt līdzi.